Dažādais katrā kultūrā vieno kopējo veselumu. Mēs turpinām stāstu par jau iesāktu tēmu – projektu integrācijas ABC2, kuru realizē biedrība Sadarbības platforma. Un šoreiz mūsu stāsts būs par kultūras vēstniekiem, viņu nozīmīgo misiju un uzdevumu sabiedrības saliedēšanā un integrācijas veicināšanā. Latvijas kultūras vēstnieku projekts ir lielā mērā manas pašas un dombiedru izauklēts. Un saistīts ar iespēju apgūt starpkultūru vēstnieku programmu, kas bija kā starptautiska programma, ienākusi Latvijā no Britu padomes puses, un arī otra programma, kas ir ievīta šajā kultūras vēstnieku programmā, ir darbīgās kopienas apmācības programma, ko arī Britu padome šeit bija ienesusi. Un ņemot vērā, ka man pašai bijusi iespēja šīm divām programmām strādāt, tad man šķiet, ka ļoti svarīgi turpināt šo tradīciju. Un pati galvenā lieta, ko mēs gribam ar kultūras vēstnieku programmu pateikt, ir, ka, lai cilvēks atvērtos pasaulē, pirmkārt ir jāapzinās, kas esmu es pats, kas ir tās vērtības, kas piemīt mums, jo, lai saprastu pasaules kultūras daudzveidību, lai atvērtos citādībai un lai attīstītu sevī cieņu pret daudzveidību, ir ļoti svarīgi audzināt sevī cieņu pašam pret sevi, pret savu tautu, pret savu kultūru un sajust, ko nozīmē pirmkārt lepoties ar to, kas pieder mums. Un šīs programmas mērķis ir gan stiprināt šo pascieņu, redzēt vērtību savā kultūrā, izprast, ko nozīmē būt mazai kultūra telpai pasaules kultūras daudzveidībā, kur pieaug šīs savstarpējās miedarbības procesi. Un otrs mērķis ir skaidrot, ko nozīmē identitāšu plurālisms, daudzšķautņainība mūsu laikos un kā šajā daudzšķautņainībā dzīvot, kā saglabāt sevī šo nacionālās identitātes, kopienas kodolu un vienlaikus arī attīstīt sevī piederību Eiropai un pasaules kultūrai. Par kultūras vēstnieku var kļūt ik viens aktīvs un radošs cilvēks. Tie ir dažādi pēc izglītības, profesijas, vecuma un dzimuma. Tie ir savdabīgi jauni impulsu devēji, un šai lietai ir ļoti liels potenciāls, teica biedrības Sabiedrības platforma valdes priekšsēdētāja Lauma Cauma. Jau pagājušajā gadā, pateicoties kultūras ministrijas iniciatīvai, tika atzīmēti un saņēma certifikātus tieši mazākumtautības pārstāvji vai cilvēki, kuri strādā ar mazākumtautībām, kļūstot par Latvijas kultūras vēstniekiem. Tie visi ir augsta līmeņa speciālisti, ļoti zinoši cilvēki ar lielu pieredzi, bagāžu, starpkultūru dialogu īstenošanā un integrācijas jautājumos. Un tagad turpinājumā iepazīstināsim jūs ar dažiem kultūras vēstniekiem. Lūk, kā šo misiju izprot Jolanta Borīte, kura ir Latvijas 100-gadus reģionālo projektu koordinātore un arī kultūras vēstniece. Pirmkārt, es jau teiktu par to, ka šis ir tāds brīnišķīgs izaicinājums izprast kultūras jēdzienu būtību. Jo mēs esam pieraduši, ka kultūra ir tāds vairāk kā notikums. Šī gadījumā kultūra tas jau ir tādā daudz plašākā tvērumā. Patiesībā tas ir viss, kas ar mums notiek, tā ir visa mūsu dzīve. Un kultūras vēstnieks, tad tulkojot vēstnieka nozīmi šajā situācijā, tie ir tādi impulsu devēji vai rosinātāji šīs dzīves veidošanā, lai tā dzīve kļūtu tāda vērtīga, jeb ar tādu garantiju. Un kultūras vēstnieku uzdevums tad arī ir veicināt sabiedrībā impulsus, jeb izveidot tādu situāciju, lai jebkurš sabiedrības loceklis vispirms vēlas un tad arī izdara kaut ko tādas sabiedrības, jeb kopienas stiprināšanā, sabiedrības attīstībā kopumā, jeb arī teritorijas pat attīstībā kopumā. Savukārt Kristīna Kuņicka jau vairāk kā 20 gadus nodarbojas ar poļu kultūras saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā. Arī viņa kļūst par kultūras vēstnieci. Es jau no mazām dienām esmu piedalījusies gan teātra izrādēs, gan dažādos konkursos. Šobrīd es strādāju aktīvi Latvijas Poļu Savienības Daugavpils nodaļā. Mēs organizējam daudzus kulturālus pasākumus.
dažādas izstādes, koncertus, poļu valodas kursus. Un mēģinām arī piesaistīt šeit poļu kultūrai ne tikai, protams, poļus, kas dzīvo Latvijā, bet arī latviešus, krievus, baltkrievus, visus, kurus šī poļu kultūra interesē. Un arī mēģinam parādīt, ka mēs ne tikai esam poļi, bet mēs esam arī Latvijas poļi. Un ka mēs ļoti mīlam savu valsti, jo daudzi no mums jau daudzās paudzēs dzīvo šajā valstī. Un mēs esam šeit, es domāju, ļoti veiksmīgi integrējušies Latvijā. Kristīne teica, jāmeklē nevis atšķirīgais, bet gan kopsaucējs, kopīgais. Gan tradīcijās, gan kultūrās, gan valodās. Tas veicina integrāciju un spēju saprast vienam otru. Mēs esam Latvijas valsts daļa. Mēs nerunājam par integrāciju, mēs to īstenojam. Tā savukārt teica kultūras vēstnieks Dmitrijs Trofīmovs. Viņš ir Krievijas studentu korporācijas Fraternitas Arktika Oldermanis. Tā dibināta Rīgā pirms 135 gadiem. Visu laiku notiek literārie vakari, mūsu biedri stāstā par zinātni, par kultūru, par visām lietām, kas ir viņa dzīve svarīgi. Jā, un arī to, ka visu laiku notiek dialogs, starpkultūru dialogs. Mūsu korporācija ir ļoti labi redzams, jo mūsu sastāvā nekad nebija tikai krievi. No mūsu dibinātāju starpā bija gan poli, gan vācieši, gan karaīmi. Jā, mūsu sastāvā bija Azerbaidžāni, Igauni. Pirmais Tallinas Tehniskas universitātes rektors bija mūsu biedrs 19. gadsimta. Arī šobrīd mūsu ierindas ir arī latvieši, ir arī citas tautības. Ieva Litovniece savukārt ir vācu tautas tērpa pētniece, un viņas būtiskākā atziņa – vislabāk integrēties palīdz laba valodas pārzināšana. Pirmkārt jau valoda. Tas ir tīri mans uzskats, bet cik es arī klausos apkārt, ka tas nav tikai mans uzskats. Jo, ja cilvēki grib integrēties vienalga kādā kultūrā, vienalga kādā zemē vai tautā, viņiem ir jārespektē tās zemes. Teiksim tā, priekšrocības, kas ir arī valoda. Un ja cilvēks aizbrauc bez valodas un negrib viņu iemācīties, tad arī viņš neintegrēsies tur. Jo līdz ar ko zūd iespējas pēc labām darbas vietām, pēc paziņu loka, pēc arī ikdienišķām lietām. Jo, ja mēs runājam tīri par Vāciju, tad viņiem patīk, ja runā viņu valodā. Un es zinu daudz vāciešu, kur pārzina 3-4 valodas, bet vienalga, ka tu runā ar viņiem, tev ir jārunā vācisku. Jānis Rainis vārdu latvietis esot attiecinājis arī uz valsti, kurā cilvēks dzīvo. Un man ļoti patīk šis vārds latvietis. Tā saka Jeļena Lazareva, kura pēta baltkrievu saknes un izcelsmi Latvijā. Kad mēs runājam par laiku pirms karā, ja, es gribu teikt, ka Latvijā, piemēram, bija baltkrievu izglītības nodaļa, izglītības ministrija, bija ļoti daudz pamatskolas, vairākuma Latgalē. Rīgā bija baltkrievu gimnāzija un Daugavpilī bija baltkrievu gimnāzija. Tāpēc tie sakni ir ļoti seni, un mēs to ļoti vērtējam. Kā redzam, kultūras vēstnieki visi ir zinoši un erudīti profesionāļi, labi savas jomas pārzinātāji. Taču, lai kultūras vēstnieki varētu veiksmīgi veikt savu misiju visas Latvijas teritorijā, nepieciešams attiecīgs finansu atbalsts. Kā tad ir ar to? Pagājušā gada nogalē tika izsludināts un šopavasar apstiprināts kārtējais mikroprojektu konkurss, ietverot arī vienotas sabiedrības veidošanu, kurā bija iespēja startēt arī mazākuma tautību nevalstiskajām organizācijām. Gan sociālajā jomā, gan arī šajā integrācijas jomā startēja mazākuma tautības. Pirmo reizi ar tādu ļoti lielu drosmi un ar ļoti lielu arī izdošanos ar rezultātu. Šoreiz viņas sacenšoties ar lielajām spēcīgajām organizācijām ir vinējušas, un tieši 8 no viņām ir dabūjuši finansējumu Eiropas ekonomikas zonas instrumentā NVO fonds, kur mazākuma tautību organizācijas nodarbojās gan ar sociālām lietām, gan arī sabiedrības integrācijas jomā, kur lielākoties tēma ir starpkultūra dialogs. Strādāt kopā ar latviešu organizācijām, ar dažādu tautību pārstāvjiem, caur kultūru tieši mēģinot audzināt šo patriotismu, šo attieksmi pret Latvijas valsti. Protams, mums ir
vēlēšanās šo kustību turpināt, īstenot uzsākto darbu, jo potenciāls ir milzīgs un tas ir daudziem cilvēkiem vajadzīgs, bet, diemžēl, nevienmēr ir saprotams arī citiem. Tādēļ, teiksim, Sabiedrības integrācijas fonds vārdos saka vienu, darbos dara citu, un cerēsim, ka mūsu baža par to, kādēļ tas tā notiek, ir tikai varbūt pārpratums kāds, ka kāds eksperts nav spējis izprast, kas vispār ir kultūra, kas ir integrācija, kas ir mazākuma tautībām būtiski. Un mēs šo projektu varēsim īstenot varbūt ar kādu citu finansētāju atbalstu. Un katrā ziņā jau šogad mums ir kultūras ministrija devusi mazu gabaliņu no tā, kas ir iepriekš dzirdēts, iespēja nodot tālāk, īstenojot vasaras skolu Latvijas kultūras vēstnieku, kurā mēs gaidīsim Latgales puses, nevalstiskās organizācijas un mēģināsim nodot savas zināšanas. Ideāli, protams, būtu bijis, ja kā bija plānots, kultūras vēstnieku akadēmijas būtu aptvērušas visus 5 Latvijas reģionus, jo tā katrā projektā atbalstu būtu guvušas daudzas Latvijā esošas mazākumtautības. Mērķtiecīga sadarbības veidošana ar nevalstiskām organizācijām, kas pārstāv mazākuma tautības, ir viens no veidiem, kā atrast vislabākos, efektīvākos līdzekļus, kā strādāt ar sabiedrības integrācijas jautājumiem. Un jāsaka, ka mums pēdējos gados ir paveicies ar to, ka mums nevalstiskās organizācijas ir kļūst aizvien aktīvākas, viņas aizvien vairāk notic, ka viņas var ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus. Tāpēc mēs esam iedibinājuši jaunu tradīciju, kā mazākuma tautību fórums, kas reizes gadā notiek, un kur mēs arī vismaz reizes gadā dodam iespēju dot tādu atgrieznisko saiti. Nevarētu teikt, ka viss ir ideāli, ļoti daudz vēl ir izaicinājumi, bet solīt pa solītim mēs virzamies uz priekšu.